kā mazās kājas uz aglonu gāja. Mazā Grēta posās savam pirmajam svētceļojumam. Viņa nezināja, ko īsti gaidīt no šī ceļa, taču bija sajūsmas pilna un staigāja pa māju šurpu turpu, mazo mugursomu plecos uzlikusi. Vai tiešām tu gribi iet? Tētis vēlreiz pārjautāja. Tu taču vēl neesi tik liela, netiksi visiem līdz ar savām sīkajām kājelēm. Es esmu pat ļoti liela. Grēta iesaucās un pakāpās uz virtuves taburetes, lai tētis labāk varētu saskatīt. Paskaties, es esmu garāka par tevi! Grēta smējās, gaišos cirtainos matus purinādama. Jā, tētis piekrītoši māja ar galvu, smaidīdams savu silto plato smaidu. Es ļoti gribu iet! Grēta mēģināja paliekties uz taburetes, bet tā sakustējās un meitene ar blīkšķi nolēca zemē. Tu jau gan gribi, pēkšņi runājās māmiņa, maisīdama lielā pannā krāsainus dārzeņus. Bet vai tavas kājas gribēs iet tik tālu? Manas kājas gribēs, jo es esmu viņu pavēlniece. Grēta iesaucās un sāka soļot pa virtuvi maršēdama kā karavīrs. Redzi, manas kājas man klausa. Redzēs, ko tavas kājiņas teiks, kad tās būs nogurušas un varbūt pat noberstas, smējās tētis. Manas kājas taču nerunā, iespradzās meitene un ieskrēja savā istabā. Glīti nolikusi pie gultas savu mazo mugursomu, Grēta uzvilka pidžamu un ar visu galvu ielīda zem segas. Ei, kājas, manas kājas! Viņa čukstus sauca. Vai jūs mani dzirdat? Mēs rīt ejam uz aglonu. Bet kājas neko neatbildēja. Tikai tad, kad Grēta bija aizmigusi, kājas sāka savā starpā sačukstēties. Es esmu tik priecīga par jauno piedzīvojumu, līksmoja labā kāja. Es gan tā neteiktu, novēdējās kreisā. Kas tad tev par vainu? Iesaucās labā kāja un pakutināja kreisajai sānu. Neaiztiec mani, esmu nikna, man it nemaz negribās soļot pa putekļainu ceļu un vēl beigu beigās dabūt tūznas. Ai, kāda tu pūcīga, priecājies taču par piedzīvojumu, nemeklē slikto, tu varēsi baudīt svaigu gaisu, veselīgas lietu speldes, klausīties skaistas dziesmas. Pietiek, aizveries, kreisā kāja iespēra labajai. Dziesmas es varu klausīties arī pa televizoru vai telefonā. Guli un beidz mani kaitināt. Un kreisā kāja aizmiga. Bet labā vēl ilgi turpināja sapņot par gaidāmo piedzīvojumu. Rīts sākās ar vārenu un negaisu. Es tādā laikā no gultas ārā nekāpšu, purkšķēja kreisā kāja. Bet paskaties, cik skaisti peļķēs burbuļo. Labā kāja izslējusies pret griestiem un vērdamās pa logu priecīgi iesaucās. Ilgāk neviens viņai vairs neļāva vērot, jo Grēta pielēca no gultas un ar skanīgu labrīt visus sveicināja. Varbūt tomēr paliksi mājās, paskaties, kāds laiks, ierunājās tētis. Es iešu, lēkāja Grēta mazo mugursomu uz rokas riņķī griezdama. Pēc lietus vienmēr nāk varavīgs, nu tas ir tik skaisti. Viņa vēl noteica un steidzās ģērbties. Ak, mūsu Grēta, kā lai viņu pierunā palikt mājās, nopūtās māmiņa. Nevajag pierunāt. No savas istabas iznāca lielā māsa Marsela ar mugursomu uz pleciem. Mēs iesim un aiziesim. Viņa piemiedza tētim ar aci un iedeva mammai skaļu buču uz vaiga. Jā, mēs iesim un aiziesim. Pilnīgi saģērbusies un pat plēvi uzvilkusi, piebalsoja Grēta. Tā sākās svētceļojums. Lietu nomainīja saule, sauli krusa, krusu sauli, sauli vējš,
Ai, cik interesanti, līksmoja labā kāja. Te augsts, te karsts, te augsts, te karsts. Kas tur interesants, burkšķie kreisā. Man jau viens sāns nobersts, es gribu mājās. Taču Grēte nedzirdēja šo sarunu. Viņa priecīgi lēkāja pa peļķiem, izbaudot katru soli un piebalsojot dziesmām Alleluja, jo citus vārdus viņa pagaidām vēl nezināja. Vakarā guļvietā viņa apskatījās savas pēdas, abas bija nedaudz noberstas un no saguruma sāpēja, taču tas neatturēja meiteni no bumbas spārdīšanas un rāpošanas pa vingrošanas sienu plašajā sporta zālē, kurā sveiciļnieki bija iekārtojušies. Cik laba diena! Iemiegot, viņa teica māsai un tajā pašā mirklī aizmiga. Kas tur labs? Burkšķie kreisā kāja un nevarēja iekārtoties uz cietā matrača. Man sūrst pēda un sāp noberstais sāns, es pat gribētu raudāt, ja varētu. Man arī sūrst, bet rīt būs labāk, priecīgi noteica labā kāja un saldi aizmiga. Nakti nomainīja rīts, vienu dienu nomainīja otra. Grēta varonīgi soļoja kopā ar lielajiem svētceļniekiem un priecājās, ka nebija palikusi mājās pie televizora. Tā nemanot pagāja 13 grūtību un prieka pilnas dienas. Un tad priekšā vīdēja baltie Aglonas bazilikas torņi. Grēta un Marsela no prieka iespiedzās un apskāvās un lēkāja tā, it kā nemaz nebūtu nogurušas. Arī labā kāja gavilēja un palīdzēja Grētai lēkāt, cik vien spēja. Nu, beidziet taču to jandāliņu, kreisā burkšķēja. Es negribu lēkāt, es esmu nogurusi. Bet paskaties, māsiņ, kāda balta baznīca un kādas zilas debesis, labā kāja līksmoja. Es redzu tikai to, cik esmu netīra un nogurusi, kreisā norūca. Es esmu kāja, man jāskatās uz zemi, nevis uz debesīm, viņa vēl piebilda. To, kur skatīties, izvēlies tikai tu pati. Labā piemiedz ar aci un draudzīgi piesita kreisajai pie sāna. Un to, cik daudz prieka gūt, izvēlies tikai tu pati. Es izvēlos debesis, noteica labā kāja, un droši spēra pirmo soli sakrālajā laukumā. Bet es izvēlos gultu, kreisā nočukstēja pavisam nemanāmi un negribīgi vilkās līdzi Grētai. Bet Grēta skaļi dziedāja kopā ar visiem, soļojot iekšā pa sniegbaltajiem vārtiem, jo nu jau zināja visus dziesmu vārdus no galvas, un viņas sirdsēs prieka gavilēja.